Līdz ārā no mūsu aizsardzības zonas un varam vēlreiz visu sākt no sākuma. Mēs esam nostājušies ar aizsardzības pozīcijās. Nilsons. Un tādām plašākām piespēlēm izgājiens uz Holta vārtiem. Holts vēl viens pēties Ripa vārtos. Diemžēl 0-1. Nepatīkam pirmo metienu Holts acis. Bija viss kārtībā, bet spēle vēlreiz atkārtojumā redzam šo pēdējo epizodu, pēc kuras tika zaudēt vārtu. Holts tiek galā ar pirmo metienu un neveiksmīgi Ripa atsitās pret galviņa kāju. Man šķiet, vēlreiz skatāmies atkārtojumu. Nē, vienkārši iziet starp kājām tieši bija neviens no torpēdo spēlētājiem uz brīdi pazaudējām Ripu, gan arī Holts atsita to tālāk laukumā, bet Ozoliņš pieslēdz uzbrukumā. Labi, metienu pozīciju, piespēlē, šķiet pa vārtu stabu, lai vārtu tīklu trapī Ripu, kas tam arī Kovaiš piespēja to pie lēns. Briest, vārti briest, gan Kosam vārti briest, gan arī kādam citam no mūsu spēlētājiem. Ozoliņš labi divkaujā pacīnās, Sņižuvī piespēle, Lucēnijusam piespēle un... Ja par Nūju Kovaiš grūti pateikt. Ozoliņš paliek pēdējais aizsardzībā, arī Reiķis pievienojās un jau 3-2 metiens, nobloķēs meties vēl vien piespēle. Holts, fantastiska! Tiešām darbība Holta izpildījumā. Tur jau likās, ka viss tūlīt uz tablo ieliksies 2-0, bet kādā veidā Holts izglāb šo epizodu? Viena piespēle atpakaļ, vēl metiens, Ripa tiek atvairīta un... Ar roku grūti pateikt, vai Holts neiekrist uz pretuzbrukumiem. Tagad viņš visās vēl Hosam metiens. Kovals vēl viens metiens, atcīt Kovals brīnumainā kārtā. Atkārtot metienu pa vārtiem. Joprojām sevi nežēlo. Visi jūt, ka šāds zaudējums ir ļoti sāpīgs. Rezultāts ir ļoti tos. Lupina Ozoliņš. Tagad arī strīt metiens. Ripa zem Kovaļa, bet spēle apturēšies vajadzētu būt noraidījumam. Jā, tā arī būsim vairākumā. Tiesnes Rišānim Rēdlikam tālāk. Miķelim Rēdlikam saspēlējās brāļa Rēdlika uzmetiens uz vārtiem. Un lieliska epizode! Esam sagaidījuši savu momentu un esam sodījuši torpēdo spēlētājus par noteikumu pārkāpumu. Rezultāts ir izlīdzināts. Priecājās Nižņi Novgorodā, Rīgas Dinamo līdzekļi. Priecājās, protams, ka daudzi no skatītājiem pie saviem televizoru ekrāniem un acīs. Lūdzu, paskatieties Kovaļam acīs. Jānis Sprūks pieskārās Ripai. Viņš gaisā uztvēr šo Ripu un fantastiski Ripas lec pāri Kovalam un 1-1. Tā ir teicam, ļoti ātri izmantojam šo vairākumu. Prieks skatītājiem, prieks pašiem hokejistiem un jāturpina uzbrukt. Galvenais jāspēlē arī prātīgi, bet tagad jābūt uz vīna, jābūt uz vīnas garām. Diemžēl vai Rīkošetā Ripa tomēr lidoja garām vārtiem. Nekas tur tā zonā neizdos, kad jāuzmās no pretuzbrukuma. Izraujās tur 18. numurs Vārtnakovs metiens. Neizdos metiens, ļoti labi nospēlē aizsardzībā. Acīm redzot, noraidījums vai pat soda metiens. Soda metiens. Sakrustotas rokas virs galvenā tiesneša galvas. Jā. Tad ieskrienās, savāc Ripu no centra iemetiena apļa, dodās pie Holta. Viss kārtībā. 1-1 varam turpināt papildu laiku. Šis satraukums jau griežās, šīs ovācijas līdzdēja aplaus, komandas biedra aplaus pēc gūtajiem vārtiem, bet atkal kārtējies viens, bet pārvārtiem met no neārtās puses neiemeta Karsumu un Miķeli Rēdliku. Un tagad piespēles vārtu piekšņēs par piespēles! Fantastiski, Miķels Rēdliks. Teicām piespēli viņam uz vārtu priekšu. Viņš savu iespēju izmanto. Esam ieguvuši vienu uzvaru Nižņī Novgorodā izbraukumā un uz Rīgu dosimies labā noskaņojumā. Manuprāt, ka tiešām fantastiskā noskaņojumā aicinām sagaidīt pilnīgi visus līdzjutējus, gan tiem, kuriem jau ir biļetes sestdien arēnā Rīga 17:00. Trešā play-off spēle vēlreiz atkārtojumā. Kā sarūktinam Vitāliju Kovaļu. Teicam, piespēltiesies metiens, rezultāts 2-1, sērijā rezultāts 1-1 un visi dodamies uz arēnu. Sestdien jau 5:00 trešā play-off spēle pret Nižņi Novgorodas torpēdo un ceturtā spēle svētdien arī 17:00. Kolosāli, kā esam aizķērušies Nižņi Novgorodā vienu uzvaru, vedam mājās 4 no spēlētājiem par šo vakaru. Tiešām 4 no visu.